Paldies, Jāni. Lielisks pieteikums. Vēlos arī turpināt, kur tad ir tā nauda. Pavaicāsim auditorijai. Te ir droši vien topošie, esošie uzņēmēji. Kā jums iet ar naudas piesaisti? Šādi vai tā? Es redzēju sievieti, kas rādīja šādu seju. Tātad socioloģiskā aptauja ir gan šādi, gan šādi. Tas ir tāds jautājums, kur bieži vien liekas, ir divi pretēji priekšstati. No vienas puses ir tik daudz instrumentu, programmu un iespēju, kur dabūt naudu. No otras puses, reāli taustām finansējumu bieži vien uzņēmēji nevar dabūt. Jautājums, kāpēc? Vai mēs neprotam pavaicāt, nezinām, kam vaicāt, vai arī tie, kuri mums var piešķirt, nezinu, kāpēc to darīt. To mēs šajā diskusijā noskaidrosim, jo mums šeit ir, kā jau Jānis minēja, pārstāvji gan no valsts atbalsta puses, gan investīciju puses, gan bankas puses, gan arī uzņēmēji, kam pieredze ar finansējumu gūšanu caur pūļa finansējumu platformām. Ķersimies klāt. Tātad zālē noteikti ir cilvēki, kam ir brīnišķīga ideja, bet nav kapitāla. Agnese, saki, ko šādā līmenī LIA var piedāvāt agrīnā stadijā idejas attīstībai? Labdien visiem klausītājiem. LIA kā valsts aģentūra, protams, var piedāvāt šo finansējumu dažādos posmos. Ir tādi, kuriem ir biznesa ideja un vajag finansējumu šai attīstībai. Tad ir uzņēmums, kurš grib iet uz priekšu un attīstīties, augt plašumā vai arī iet eksporta tirgos. Un tad, ja zālē ir kāds, kuram iekšā varbūt kņūd tā ideja un nav īsti pārliecības, vai šī ideja būtu dzīvotspējīga, tad mēs vienmēr sakam, ir jānāk uz ideju kausu, kas ir domāts fiziskām personām, tad nav nepieciešams reģistrēts uzņēmums, un viņi var šo ideju notestēt. Tie ir biznesa pamati, ļoti labi ekspertu viedokļi, mentoru atbalsts. Un iespēja arī pacīnīties par naudas balvu, kas ir 40,000 apmērā. Pirmā vieta saņem 10,000 un tad otrā, trešā attiecīgi mazāk. Savukārt, ja jums ir jau uzņēmums, tad es ieteiktu padomāt par inkubācijas programmu, kur uzņemšana ir 2 reizes gadā. Un tas labums ir tajā, ka jūs saņemat ne tikai finanšu atbalstu, kas ir granti, izējmateriāliem, izējvielām, tad dažādi ārpakalpojumi, juridiskie, grāmatvedība, telpu noma, bet arī nefinanšu atbalsts. Un nefinanšu atbalsts nozīmē mācības, kopredzes telpas. Un, manuprāt, tas vērtīgais ir arī kopienas atbalsts. Tie ir tādi paši uzņēmēji, kuriem ir ļoti daudz jautājumi, mazāk atbildes. Un iedomājieties telpu, kur ir 30, 40 uzņēmēji, katrs nāk ar savu pieredzi, savām zināšanām, kontaktiem, un viņi būtībā var viens otru mentorēt. Tā ir ļoti liela pievienotā vērtība. Un, protams, komandas, kas strādā ar viņiem, ir fantastisks, ar degošām acīm un gatavi jums palīdzēt. Un iespējams, ka ir varbūt kāds, kuriem jau ir bizness, bet viņš domā par jaunu produktu, tad LIA šajā gadījumā piedāvā arī programmu inovāciju voucheri, kur ir iespēja gan veikt tehniski ekonomisko priekšspēti, gan izveidot industriālo dizainu, gan eksperimentālo izstrādi, prototipu un saņemt šo finansējumu līdz 25,000. Es varētu saukt vēl un vēl programmas. Ir skaidrs klāsts, ir plašs. Līdz ar to tās iespējas ir, un es aicinu arī šodien izmantot iespēju aprunāties kolēģiem, kuri stends LIA, un tad saņemt šo te atbalstu konkrēti, kas kuram ir nepieciešams. Mums startup jaunu uzņēmēju vidē ir tāds teiciens, ka pirmie atbalstītāji ir 3F – Friends, Family and Fools, jeb draugi, ģimene un muļķi. Vai arī patiesībā tie, kuri patiesi šai idejai tic. Tad, Didzi, jūs ar Game Changer Audio gājāt vēl soli tālāk, jo jūsu pirmais finansējums bija nevis no bankas, nevis no investoriem, bet tieši no pūļa finansējumu. Vai tā bija tāda piespiedu izvēle vai apzināta stratēģija, lai validētu savu produktu ideju? Tā bija, sveiki visiem. Tā bija piespiedu izvēle, bet patiesībā mums ir mazs stāstīņš pirms tam par tiem 3F. Jo tā, ka mēs vēl tikko sākām, mēs gājām pitchot, toreiz tā bija Latvijas biznesa eņģeļu asociācija, un tur mums pat gribēja dot naudu, kaut kāds 20% firmas pret kaut kādiem 40 vai 60 tūkstošiem.
Un tas vienam līdzdibinātāja tēvam radīja skaudību, un viņš mums aizdeva pats 20,000. Tā kā tas ir jāiet pičot. Apmaiņā pret daļām? Nē, tāpatās. Tagad to pašu pirmsākumu viņš jau ir tas Friends, Family and Fools. Bet par tādu nopietnāku sākumu, jā, mēs sākām ar pūļu finansējumu, jo mums neviens naudu nedeva. Viņi nesaprata mūsu produktu, ko mēs tur atnācām, kas mēs tādi esam. Un tas ir tāds win-win, it īpaši sākumā, jo mēs dabūnam gan naudu ražošanai, gan klientu datus mārketingam, kurus pēc tam barot algoritmiem un kā analizēt visādos veidos, gan arī pieteikumu industrijā. Un arī tagad, kad man prasa par pūļu finansējumu, es saku, jā, dariet to kaut vai tagad lieciet augšā mājaslapu, ļaujiet cilvēkiem nopirkt to savu produktu, kas jums ir, klausieties, ko saka tirgus. Un savukārt tāds nopietnāks produkta launch, teiksim, lai savāktu kādus 300,000, tas būtu kaut kas, lai kaut ko uzražotu reāli. Ar to ir jārēķinās, ka tam vajadzēs gan prototipu pietiekami labā stadijā, gan pašam kādus 2 mēnešus tā kārtīgi to strādāt, gan kaut kādus vairākus tūkstošus materiālu veidošanai un vēl vairākus desmitus pat tūkstošu sociālo mēdīju reklāmām. Bet to var izdarīt. Vēl aizvien šī opcija ir vaļā gan platformās, kas tur ir Indiegogo, Kickstarter, gan savās mājaslapās, kas ir pat tagad tas pat izstās populārāk kaut kādu. Cik daudz naudas tajā pirmajā pūļu finansējuma reizē izdevās savākt? Mums pašā pirmajā tie bija 100,000, bet tas bija sākot no pilnīgas nulītes. Kas ir patiesībā daudz, ja no pilnīgas nulles. Jā, tad mums visu to naudu PayPal nobloķēja, un mums nācās meklēt citur, bet tas nekas tā kā. Tev vismaz ir ar ko iet un ir ar ko runāt. Tā ir uzņēmēja ikdiena, risināt problēmas. Jevgenijs klausījās un māja ar galvu. Ir daudz mītu vai aizspriedumu par to, kāda ir bankas pozīcija. Tad tu vari mums viest skaidrību. Ja atnāk ļoti pārliecināts uzņēmējs ar brīnišķīgu plānu uz papīra, bet bez taustāmiem rezultātiem. Ko banka saka? Ar pārliecību vienmēr labāk nekā bez, vai ne? Bet viena lieta, kas man liekas šodien papildus kontaktiem, iedvesmai un zināšanām, es gribētu, lai varbūt katrs paņem, ir to, cik daudz un dažādas ir tās izvēles uzņēmējiem, dažādi veidi, kā piesaistīt finansējumu, un banka skaidrs, ka nav nevienīgā un patiesībā arī ne pirmā. Un ja mēs runājam tieši par labu ideju un bankas finansējumu, es teiktu, ka varbūt tas nav tas labākais, varbūt tās sākotnējais mečs, jo banka, jāsaprot, ko banka vērtē. Banka vērtē spēju atdot saistības, banka analizē naudas plūsmu, un ja nav vēl ieņēmumu, ja nav vēl klientu, bet ir brīnišķīga ideja, visticamāk, ka sākumā banka var nebūt tas pareizākais partneris, bet ir arī izņēmumi, tas vienmēr jāpatur prātā. Piemēram, ja īpašniekiem ir bijusi jau laba pieredze, īpašnieki ir pierādījuši sevi, kā tad viņi reaģē un tiek galā grūtībās. Ja ir pieredzējusi vadība, ja ir garantija programmas kā nodrošinājums, tās visas lietas, protams, var pamainīt izvēli, jo jāsaprot, ka ja bankas sāktu masveidā finansēt labas idejas tad mēs ātri pārvērstos iespējams par riska kapitāla fondu palielā apmērā. Un, tā kā mēs operējam ar noguldītāju naudu, tas iespējams nebūtu ļoti atbildīgi. Un otra lieta, kad banku uzdevums varbūt nav atrast nākamo vienradzi, bet gan veicināt un finansēt attīstību un izaugsmi. Un ja tās idejas nesajauc, tad noteikti, ka mums ir labs mečs, bet pareizajā laikā. Mārtiņam, diemžēl, tas vienredzis ir gan kā investoram jāmeklē, jo bieži investori saka, ka par tiem lēmumiem, kuri neatmaksājās, tad tas vienredzis atnes atpakaļ to naudu un izlīdzina. Bet tev ir ļoti atbildīgs darbs izvērtēt, kurš tad finansējumu saņems un kurš nē. Kas ir tie tavi zelta kritēriji? Un galu galā runājam par idejām un komandām. Kas ir izšķirošais? Izcila ideja vai cilvēki, kas aiz tās stāv?
Jā, paldies par jautājumu, Monika. Komanda, nākamais jautājums. Nē, bet ja pilnīgi godīgi, tad pirmais mājas darbs noteikti tiem, kas nāks pēc naudas, ir pazīt savu investoru, jo šie kritēriji, viņi diezgan kardināli atšķirsies no fonda uz fondu, un ir ļoti daudz dažādu investīciju fondi, private equity growth fondi, buyout fondi, visdažādākie investori un arī venture capital fondi, un viņi arī sadalās ļoti daudz dažādās grupās ar ļoti daudz dažādām investīciju jomām, kurām viņi fokusēsies. Tāpēc jāpazīst savus investors. VC fondiem, jeb iespēju kapitāla fondiem, konkrēti, piemēram, BDIDs, kur pārstāv es, mēs fokusējamies uz ļoti agrīniem uzņēmumiem. Un ļoti agrīnā stadijā, iespējams, ka tu esi tikai mazliet paskatījies, kā tavs MVP, jeb minimālais funkcionējošais produkts potenciāli var tikt pārdots. Varbūt tās tev ir kāds pirmais klients, bet nekas daudz vairāk, un jūs esat, 2 cilvēku komanda, tad nekā daudz bez komandas īsti nav ko izvērtēt, ja godīgi. Lielākais uzsvers tiešām ir uz cilvēkiem, jo tā ideja viņa laika gaitā mainīsies, jūs pivotēsiet, ja mainīsiet šo savu darbības virzienu, meklējot varbūt labāku tirgu vai labāku produktu, ar ko strādāt. Līdz ar to tā sākotnējā komanda, kur mēs investēsim, viņi nomainīs vēl daudz un dažādus produktus pa ceļām, visticamākais. Bet varbūt, lai ieliktu tādu ātro čeklistiņu, ar kuru tad var iet pie agrīniem riska kapitāla un iespēju kapitāla fondiem, tad noteikti, man liekas, pirmais jautājums, ko uzdot pašiem sev, vai tas tirgus ir pietiekami liels, respektīvi, vai mēs varam izaugt tik lieli, lai kā tu, Monika, man liekas, teici, ka lielākā daļa šo investīciju, viņas diezko veiksmīgas nebūs. Un tiem dažiem vienradžiem faktiski ir jāatpelna gan zaudētāji, gan tie, kas varbūt izies pa nulēm mūsu portfelī. Līdz ar to pirmais jautājums ir par tirgu. Ejiet pakaļ lielam, iespējams ambiciozam tirgum. Otrais, tev ir jāsaprot ļoti labi tā problēma, ko tu risināsi. Viņa jābūt diezgan labi nodefinētai. Tev ir jābūt ar ļoti labu risinājumu, kas ir 10 reizes labāks nekā jebkuram citam konkurentam, lai tu spētu pietiekami ātri izaugt un mērogoties šajā tirgu, ko tu izvēlējies. Kā Digis ieminējās, runājot par pūļu finansējumu, ja tas ir B2C produkts, jeb orientēts uz parastiem patērētājiem, kā mēs, tad noteikti pūļu finansējums mēģiniet pārdot šo ideju jau laicīgi, patestējiet, vai ir tā tirgus vilkme. Ja tas ir B2B risinājums, ja būs biznesa tendēts produkts vai pakalpojums, tad mēģiniet viņu pilotēt, mēģiniet dabūt pirmos klientus. Šobrīd ar visu AI, mākslīgo intelektu, tas cost to build un time to build, viņš ir ļoti samazinājies. Respektīvi, mēs varam ļoti ātri nonākt līdz kaut kam, kas jau var novaldēt to tirgu. Un īstenībā tas ir ne tikai priekš investoriem, tas ir, man liekas, priekš pašiem jums, jo, vai es gribu investēt, 5 gadus savas dzīves, tur ejot pakaļ kaut kādai vīzijai, un es nezinu, vai viņi izpildīsies vai nē, respektīvi, vai tas klients tur man ir vai nav. Un tas esmu uzbūvējis kaut ko patiesībā nevienam nevajag. Tas nav baigi forši, vai ne? Tu minēji, ka ir svarīga komanda, un lai cik izcila būtu komanda, neizbēgami uzņēmējiem ir jāsaskaras ar birokrātiju. Un jautājums, kā labāk navigēt tai cauri, tīpaši, ja mēs vēlamies cerēt uz finansējumu. Agnes, kā tas ir, cik lielā mērā birokrātijas džungļiem jāizcērtas cauri, lai tiktu pie jūsu atbalsta, un kā jūs palīdzat uzņēmējiem to izdarīt? Ziniet, kā vienmēr ir iespēja kļūt labākam, un Lijā katru reizi pēc kādiem pasākumiem, konferencēm un tā tālāk prasa atgriezienisko saiti uzņēmējiem un iet tiešām cauri punktu pa punktam un skatās, kur mēs varam kļūt labāki. To, ko Lijā šobrīd dara, mēs kļūstam par tādu modernu, mūsdienīgu aģentūru, jau esam, es teiktu, jo visi pakalpojumi, atbalsta programmām un visam ir iespēja pieteikties digitāli. Tātad izmantojot Business.gov.lv platformu. Tur notiek arī komunikācija, tur ir iespēja sakot līdz savam šim te statusam. Un, protams, kad arī mēs domājam, visur ienāk mākslīgais intelekts, un arī mēs par to domājam.
Un, lai kļūtu produktīvāk, efektīvāk un ātrāk varētu sniegt atbalstu uzņēmējiem, mēs, protams, arī ieviešam šos risinājumus. Kā piemēru var teikt, izvērtējot kādās veidlapās datus, kurus būtu jādara manuāli, kurus mums iespējams ir saņemt no citām platformām, piemēram, valsts ieņēmuma dienests, kur pārbauda nodokļus. Tad šie ir risinājumi, pie kuriem mēs strādājam, lai tātad mazinātu šo vērtēšanas laiku. Tāpat veidlapās ir paskaidrojumi, kur ko pildīt un šādā veidā. Tāpat arī, protams, ka LIA ļoti domā par pasākumiem, kā mazināt uzņēmējiem birokrātiju, lai viņiem pašiem nebūtu jāiet cauri kādiem procesiem. Piemēram, stendi ārvalstīs. Tad LIA ņem uz sevi šo rūpi un palīdz. Es teiktu, ka tas ir soli pa solim. Un, manuprāt, pateicoties tieši mākslīgam intelektam, digitalizācijai, mēs varam tos pakalpojumus piedāvāt tiešām ātrāk, efektīvāk. Un, manuprāt, tāds labs novērojums ir tas, kad es pati konstatēju, ka gadu divus uz mana galda jau vairs nav neviena papīra dokumenta. Tad viss ir digitāli, un tas ir tas, uz ko mēs ejam. Dīdzi, varbūt tu vari īsi nokomentēt kā uzņēmējs, kā tur ir, piemēram, salīdzinājumā ar pūļu finansējumu platformām un birokrātijas apjomu, kas ir valsts atbalstam vai citos veidos? Es esmu klients šai Business Go platformai. Viņa ir ļoti īpatnēja, ļoti daudzos tajos specifikā. Bet viņa beigās strādā. Iepriekšējā bija drusku labāka, bet citu iemeslu dēļ. LIA pārgāja no tā, ka viņi dod līdzfinansējumu pēc pasākuma uz to, ka tev ir jāsaskaņo darbību plāns. Bet es nezinu, tur kāds nebija līdz galam izdomājis, ka tas darbību plāns tev jāsaskaņo gadu uz priekšu. Un tad man šodien jāzina, ko es pirkšu decembrī. Un tas varbūt dažiem tas strādā, bet daudziem tas tā īsti nestrādā. Tāds bija tas pieredzes stāsts. Un labā ziņa ir tāda, ka šobrīd ir izveidota darba grupa birokrātijas mazināšanai un noteikti sadarbībā arī ar LIA un citām iestādēm cerams, ka virzīsimies uz to arvien ērtāko un ātrāko procesu. Es varbūt varu nokomentēt. Bet ļoti labi, paldies. Ātri izmaksā. Ātri izmaksā, tas ir ļoti pozitīvi. Kā jau es minēju, vienmēr ir vieta uzlabojumiem, gan uzņēmējdarbībā, gan no valsts pārvaldes. Bet par Business Go LV, ja viņi ir īpatnēji, tad varbūt šobrīd ir tas brīdis, jo mēs veicam šo pārmaiņu, un tā pati platforma arī kļūst modernāka. Un tieši skatoties no lietotāja pieredzes, tāpēc iespējams, ka varbūt tur ir kaut kas vēl palicis, bet ar katru soli viņa tiek uzlabota. Un es ceru, ka drīz Didis varēs teikt, ka tur viss nav īpatnējs, bet tur viss strādā ļoti labi. Nākamgad satiksieties šeit fórumā pie kafijas un varēsiet izrunāt. Jevgenij, tev klausoties, cik lielā mērā iepriekš saņemts atbalsts vai no LIA, varbūt ir kāds uzvarējis ideju kausā, vai no investoriem vai pūļu finansējuma, bankai kalpo kā tāds apliecinājums un zaļā gaisma, ka jā, šeit ir lielāks iespējas, ka mēs dosim kredītu? Jā, tas noteikti palīdz, bet tā nav viennozīmīga zaļā gaisma. Kam banka pievērš uzmanību, ja runājam par LIA atbalstu? Pirmais ir tas, ka tas signalizē bankai par to, ka uzņēmums ir formāli vismaz sakārtots. Grāmatvedība, procesi, dokumenti ir kaut kādā zināmā kārtībā. Otra lieta, ko signalizē LIA projekta atbalsts, ir tas, ka šis projekts un uzņēmums ir izgājis cauri vēl vienu ārēju neatkarīgu validāciju, kas noteikti ir svarīgi. Un trešais, kas arī ir būtiski, kad uzņēmējs ir piesaistījis caur Altumu šo līdzfinansējumu, tātad banka nav vienīgais riska nesējs, kas ir būtiski. Tas, ko banka nezina un nevar paļauties, kā citi, vai tas būtu Altums vai kā cits, analizē un vērtē naudas plūsmu, tāpēc tā pilnā paļāvība nav iespējama. Savukārt par pūļu finansējumu, kas attiecās, tas liecina labi par to, ka tirgu ir vai nav interese, bet tas uzreiz negarantē nekādu informāciju par finanšu noturību. Un to, kas bankai ir svarīgi saprast, kāds varbūt ir saistības ar pūļu investoriem. Svarīgs ir saprast, pūļu finansējums nav tas lētākais no visiem produktiem pieejamiem, līdz ar to, kāda no tā varētu rasties ietekme uz uzņēmumu plānoto naudas plūsmu.
un vai ir kaut kāds rezerves spilvens tieši no naudiskās izteiksmes. Bankai varbūt tās svarīgāk par to, no kurienes tieši jums nāk jūsu finansējums, ir tas, kā jūs spēsiet to atgriezt. Tas vienmēr jāpatur spēkā. Un, LIA atbalsts un pūļu finansējums, tas nav automātiskais garants bankas finansējumam, bet noteikti tas pātrina jūsu pietuvināšanos bankas finansējumam. Svarīgākais ir tas saprast, kā jūs spēsiet atmaksāt aizdevumu tad, ja būs nobīdes naudas plūsmas ziņā laikā. Kas tad notiks? Tā kā no bankas skatās vairāk uz to. Mēs tagad izrunājām vairāk par tādu agrīnu stadiju, no idejas līdz cerams veiksmīgam uzņēmumam. Paskatīsimies uz to otro līmeni. Uzņēmums jau ir visnotaļ pārliecināts par sevi, ir rezultāti, tagad gribas attīstīties, iet, piemēram, uz eksportu. Kādas tad ir iespējas? Agnes jau minēja par tiem standiem un citu atbalstu. Un kā tas izskatās, ja uzņēmums patstāvīgi cenšas iziet uz plašākiem tirgiem vai vēršas pie LIA? Jā, noteikti. Tas, ko jau minēja Didis, ir šis atbalsta plāns ar aktivitātēm. Un tur ir iespējams saņemt atbalstu uzņēmumam gan konsultācijas, gan tirgus izpēte, gan mārketinga aktivitātes, gan dažādu mārketinga materiālu izstrāde. Un, protams, tā ir dalība izstādēs ārvalstīs. Tās ir tirdzniecības misijas. Ar tirdzniecības misijām mēs saprotam uzņēmēji, kuri dodas uz izstādi un, piemēram, un viņiem ir iespēja satikt savus B2B partnerus, varbūt kādus klientus, citus sadarbības partnerus. Tie ir dalība nacionālos stendos, kuras jau minēja, LIA paņem uz sevi šo birokrātisko rūpi un šo stenda būvi uz sevi, un uzņēmējam ir būtībā jābrauc sevi prezentēt. Protams, tur ir jāizdara mājasdarbs, jo aizbraukt tikai uz stendu, vienkārši stāvēt, tas nav efektīvi. Tur ir jāizdara ļoti liels mājasdarbs gan pirms izstādes, gan pēc izstādes. Tā kā šie ir tādi pasākumi, kas uzņēmējam ir pieejami. Un, protams, ļoti liels atspaids ir LIA ir ne tikai Latvijā šīs reģionālās pārstāvniecības, bet arī ārvalstīs 22. Un tad šie ir tie jaudīgie kolēģi, kuri vislabāk pārzina konkrēto valsti. Viņiem ir šie kontakti, ļoti labi zinām sadarbības partneri, un tie ir tie kolēģi, kuri var savest kopā. Tad arī šie pakalpojumi ir pieejami, lai uzņēmumi mūs varētu iet ārpus Latvijas eksporta tirgos. Un, ja godīgi jāsaka, runājot arī ar Lietuvas un Igaunijas aģentūrām, viņi ir pārsteigti, ka mums ir 22 pārstāvji un turpina augt šīs pārstāvniecības. Un es teikšu godīgi, viņi nedaudz mūs arī apskauž par to. Tā kā tur Latvija noteikti ir padomājis par uzņēmējiem. Didzi, jūs galvenokārt eksportējat, cik lielā mērā tieši šis pūļa finansējuma ceļš patiesībā jau startā ļauj izšaut uz eksporta tirgiem, un kādas tālāk varbūt bija finansējuma piesaistes stratēģijas, lai vēl to attīstītu? Pēc tam nākamo ražu tu finansē no ieņēmumiem no pirmās partijas. Tā kā tev ar to pūļu finansējumu arī pietiks izsūtīt to pirmo partiju, kura tāpat būs brāķēta pietiekami lielā mērā, jo tā ir tava pirmā partija. Bet, piedāds, manā industrijā, kas ir tā kā elektronikas dzelži, tā cena ir 4 reizes lielāka nekā ražošanas izmaksa. Tad ar to es arī varu operēt un, teiksim, man nav no kampaņas, man pietiek nauda pusgada ražošanai, vai tā kā 9 mēnešu ražošanai. Un tad man es zinu, cik man ir jānopelna, lai ietu tālāk. Bet šobrīd visas daļas ir jūsu rīcībā uzņēmumu, vai kāds ir sadalījums? Uzņēmuma daļas ir mūsu rīcībā, jo tas, tā kā, ja tev banka dod kredītu, tad tev investoru nevajag. Un tā kā mēs pierunājām kaut kad sen, Mārtiņš toreiz vēl strādāja Svetbankā. Izrādās.
kā mēs šodien noskaidrojam. Bet kāds tev pašam ar to tad nav pieredze, bet kā uzņēmējs? Kā tu skaties, piemēram, tiem, kas šobrīd auditorijā klausās, kā izlemt, kurā brīdī ir vērts piesaistīt investoru apmaiņā pret daļām, kas var būt sāpīgi, un kurā brīdī ņemt kredītu? Vai nav tāda izvēle, vienkārši dot kredītu, ņemt kredītu? Man liekas, tiešām, ka nav tāda izvēle. Ja tev banka dod kredītu, ņem vispirms to bankas kredītu. Pie investora tiesa, ka tev banka nedos vairāk. Mārtiņ, ko tagad pacīnies par uzmanību? Kādēļ tomēr iet pie investora, varbūt ne pie bankas? Vai neiet? Jā, bet īsais komentārs interesanti. Jā, šeit satikties šādā settingā, jo Dīdzis bija viens no, ne pirmajiem klientiem, bet viens no. Jā, bet par to, kāpēc investoru vajadzētu ne tikai dēļ naudas, man liekas, tas ir tas viens no tādiem galvenajiem punktiem, ko tev kā potenciālam jaunuzņēmuma dibinātājam vajadzētu izvērtēt, ejot pakaļ tai investoru naudai, jo, kā es minēju, pirmajā daļā sarunas, tad investori ļoti atšķirās. Gan pēc to stratēģijas, gan arī pēc tā, cik ļoti viņi iesaistās uzņēmuma dzīvē. Tad iesaistīties ir dažādos veidos. Viens bloks ir governance, jeb šī pārvaldība, kas ir, teiksim, tā ierobežojošā daļa, bet otrs bloks ir atbalsts. Respektīvi, mēs pēc investīcijas nonākam vienā laivā. Mēs arī nopērkam šī uzņēmuma daļas, mēs kļūstam par tādu mazāku īpašnieku, un mēs esam ļoti interesēti un motivēti maksimāli dažādākajos veidos palīdzēt šim dibinātājam, šai komandai, šim uzņēmumam. Un tad tas, kas ir atkarīgs no katra fonda. Mazliet par BDIDS iedodot kontekstu, mums ir investīcija fonds, bet mums ir arī milzīgs eņģeļu sindikāta networks pa visu centrālu austrumu Eiropu. Tie ir kaut kādi 250 biedri, bijušie uzņēmēji, startup dibinātāji, startup darbinieku operatori, kas savā ziņā visi ar šo pieredzi, ar savām iepriekš izdarītajām kļūdām, ar kaut kādām atziņām piedalās šī uzņēmuma attīstībā. Respektīvi, mūsu gadījumā, tu kā startups jaunuzņēmums saņemtu tādu diezgan vērtīgu pieredzes bagāžu ar šo investīciju kopā. Līdz ar to tev kā kapitāla meklētājiem noteikti vajadzētu padomāt, kā tas investors tev var palīdzēt. Kāda ir viņa tā kompetence, kur varbūt viņi ir spēcīgāki, kādos uzņēmumos viņi ir investējuši pirms tam, un iet pakaļ tā teikt gudrai naudai, nevis tikai kapitālam. Jo kapitāls ir vajadzīgs, tas ir labi, nevar uzbūvēt uzņēmumu bez kapitāla, bet iespējams tā izaugsmes trajektorija būs pilnīgi cita, ja tu, tā teikt, atradīsi to īsto investoru loku, ar ko strādāt. Kā banka uz to skatās? Uz banku tikai pēc kapitāla vai arī pēc gudrās naudas? Uz banku, es domāju, ir vērts nākt tad, kad jums ir paredzama naudas plūsma, un tajā brīdī, kad jums vajag pātrināt to, kas labi strādā, nevis lai izdzīvotu. Atceramies, tad, ja investoru uzdevums ir izveidot biznesu, banka palīdz mērogot to, kas jau strādā. Notiecīgi, jā, šodien arī man liekas, Mārtiņš Flaksis minēja par eksperimentiem. Ja domājam par eksperimentiem, tad tie pamatā visdrīzāk ir investoru līdzekļi vai arī uzkrātais kapitāls. Ja tie ir aktīvi, tad tā primāri būs banka. Un ja arī jums ir bizness, kurš varbūt attīstās un iet uz priekšu, bet varbūt tās varētu attīstīties ātrāk, tieši dēļ naudas trūkuma viņš pagaidām ir iestrēdzis, nevis dēļ tirgus sabremzēšanās. Tad es domāju, ka banka ir pareizais partners. Tad, principā, ja agrīna stadija un vēl nav tas saucamais traction, jeb pierādījums par to, ka ideja ir dzīvotspējīga, tad mēģinam pārliecināt investorus ar brīnišķīgu komandu. Ja jau pārlecam kā Game Changer Audio pāri šim te posmam un esam jau augoši un spēcīgi, jau varam iet pie bankas. To trepīt, jāuzzīmē kādreiz 3F un tad viss pārējais.
Jā, man klausoties, jūsos vispār šķiet, ka vajadzētu izveidot apmēram negluži darba lapu, bet pārskatām kaut kādu materiālu, kurā viegli orientēties, jo tā arī ir problēma, ka šo te iespēju piedāvājumu ir daudz, ko jūs katrs minējāt, kā tajos norientēties un saprast atkarībā, protams, no tās stadijas, kurā uzņēmējs šobrīd ir ar savu ideju vai jau esošu uzņēmumu. Tāpēc es vēlētos noslēgt ar tādu tīri praktisku ieteikumu no katra no jums tajā nozarē, ko jūs pārstāvat, tiem uzņēmējiem, topošajiem un esošajiem, kas ir auditorijā, ko viņi var izdarīt jau šodien pēc konferences vai rītdien no rīta, lai pātrinātu savu ceļu pēc naudas. Tas ir ļoti plašs jautājums, bet palūkosim, kas ir tas, kā jūs atbildētu. Didzi, sāksim ar tevi, jo tu esi tas hands-on, kurš tieši ar rokām pats strādā kā uzņēmējs. Ja runa ir par rītdienu, tad tā atbilde ir ļoti vienkārša - pārdot. Un, man liekas, mēs bieži vien neiedomājamies, cik daudz mums ir kapacitāte radīt kaut kādas interesantas idejas un interesantas mārketinga kampaņas, ja vien tam atvēl laiku. Tiešām domāt par idejām, vai, ja vajag naudu, tad domāt par pārdošanas kampaņām, par atlaižu kampaņām, kuras īstenot. Teiksim, labi, ja ir kaut kāds pāris slikti mēneši, tad apsēdies un var izdomāt kaut kādu akciju vai kampaņu, kas uzlabos gan garstāvokli, gan naudas plūsmu. Arī, ja tas ir B2B bizness, tu vienmēr vari mēģināt pārdot kādam ar atlaidi, teiksim, uz priekšu. Es kā materiālu pircējs, ja man kāds piedāvāts, varbūt nopirktu gadam uz priekšu, ja man piedāvātu lētāk. Vai arī ir kaut kādi jauni produkti, pa kuriem es nemaz nezinu. Un tu kā arī B2B vari piedāvāt viņus. Jā, man šķiet, ka vajag atvēlēt laiku un domāt par pārdošanu un kampaņām, un tas ir tas, kā rīt tikt pie naudas. Jo ļoti bieži arī uzņēmēji cenšas izdomāt kaut ko jaunu, tā vietā, lai paskatītos, kas ir tas, ko šobrīd vislabāk pērk, un tad vairāk virzītu to. Tas, kas tev ir ko pārdot tajā brīdī. Jā, ja tev ir stokā, tā teikt, noliktavā, tas pieejams. Ko Agnes teiks? Ja mēs domājam par naudu, kur meklēt finansējumu, es piekrītu Mārtiņam par gudro naudu, un es ieteiktu skatīties uz atbalstu, mēs viņu saucam svētā trīsvienība. Tie ir kontakti, zināšanas un finansējums. Un ja tas jums nāk šādā veidā, tad noteikti to izmantot. Tas, ko es novēlētu, domājot par biznesu, domāt par eksportu jau no pirmās biznesa attīstīšanas dienas. Domāt nevis par Latvijas tirgu, bet par lielo, par eksporta tirgu. Un tas ir tas, manuprāt, kur uzņēmējos mēs redzam reizēm šo te pieticību būt drosmīgākiem, arī nekaunīgākiem. Tas mums reizēm pietrūkst un uzrīkstēties jau no pirmās dienas domāt par eksportu. Un tiem cilvēkiem auditorijā, kuri ir varbūt apjukuši no šī plašā iespēja klāsta, kā viņi var nokonsultēties, saprast, kas viņiem ir piemērotākais? Šodien izmantot kolēģus, kuri ir šeit, un aprunāties ar viņiem, bet būtībā šī biznesa GovLV platforma ir domāta ne tikai LIA atbalstam, bet arī pārējiem atbalstiem. Tur ir iespējams sameklēt šo informāciju. Tā kā ieskatīties šajā platformā, un tad jau arī atrodot konkrētu programmu sazināties, un tur ir iespēja arī pieteikties jaunumu lapai. Tā kā jebkurā gadījumā, manuprāt, tikt apritē iekšā, kur ir iespēja tikties gan ar mentoriem, citiem uzņēmējiem, tikt kādās apritēs, kur ir iespēja konsultēties par šo te visu. Tas manuprāt, bet ja jūs ieskatīsieties biznesa GovLV, tas jau būs labs sākums, jo tur ir arī atbalsts ne tikai LIA, bet arī pārējo kolēģi, kas šodien šeit runā. Jā, pāris lietas. Viena, es teiktu, ka domā tādos dažādos scenārijos, dažādos līmeņos un uzbūvēt vairākus scenārijus pašam priekš sevis. Nevis priekš finansētāja, nevis priekš bankas, jo nereti uzņēmējs nāk uz banku un rāda prognozes pirmā gadā plus 300%, nākamā gadā vēl plus 200%. Uztaisam 3 scenārijus, vismaz tādu, kuram jūs tiešām pat pa īstam ticat, optimistisko, un varbūt tās, ja kaut kas noiet greizi. Un tā
pašam priekš sevis atbildēt bez ilūzijām, kas ir tas, no kā tad es to saistības spēšu atmaksāt. Un arī spēju to izstāstīt, jo bieži vien arī tieši mēs iestrēgstam, jo tā izstāstīšanas spēja arī kaut kur varbūt neizdodas. Un domāt virzienos nevis tikai par to, cik liels ir tirgus un cik fantastisks ir mans produkts, kas noteikti ir, bet arī, ko es darīšu, ja naudas plūsma un pārdošana iekavēsies par 3 mēnešiem. Spēt atbildēt arī uz šādiem jautājumiem. Un tas noteikti rada pārliecību arī bankas kolēģiem, kas izvērtē finansējumu piešķiršanu. Jā, viena lieta, ko iespējams sev atgādināt. No rīta spogulī paskatoties. Mēs šodien pastāstījām mazliet gan par to, kā investori skatās uz potenciālajiem jaunuzņēmumiem, kuros varētu investēt, gan kā banka izvērtē savus klientus, gan arī kā pieteikties grantiem. Respektīvi, atgādiniet sev, ka tas, ko jūs būvējat, ka tas tiek būvēts, lai risinātu klienta sāpi. Un tai klienta sāpē jābūt tam fokus punktam, uz ko tiek fokusēta tā jūsu enerģija, domas un darbi arī. Ne jau jūs būvējat to jaunuzņēmumu priekš investoru, vai lai labāk nopičotu kādam, vai lai saņemtu bankas finansējumu. Protams, kapitāls ir nepieciešams, bet tā galvenajai uzmanībai jābūt vērstai uz to, lai jūs atrisiniet klienta sāpi, atrisiniet viņu maksimāli labi un labāk kā jebkurš cits. Viss pārējais jau pēc tam sakritīs kā tādi puzles gabaliņi īstajās vietās un atnāks arī kapitāls, investori un viss pārējais. Tā kā atgādinām, fokusējamies uz klienta sāpi. Liels paldies mūsu brīnišķīgajiem diskusijas viesiem. Man liekas, mēs aptvērām ļoti plašu tematu loku no pavisam agrīnas stadijas līdz jau augošam un plašumā dodošamies uzņēmumam. Es pieļauju, ka ir apjukums, bet labā ziņa ir tā, ka tagad ir kafijas pauze un mūsu varoņus droši vien varēs arī tajā noķert un pavaicāt viņiem konkrētāk. Sirsnīgs paldies jums un paldies auditorijai!